un Danas attiecības ir visai dīvainas. Edijs uzskata, ka vajag visiem atklāt, ka Dana ir viņa sieva. Dana pārliecina Aivaru, ka Jevgeņija ir kļūdījusies. Tēliks uzskata, ka par notikušo vajag pastāstīt Ievai. Edijs piedraud Gatim, ka atklās Ievai visus āboliņu plānus. Jurčiks satiek Danu un nolēmj izmantot situāciju savā labā. Tas, ka es no tevis aizgāju, tas nenozīmē, ka es tev esmu kaut ko parādā. Lūdzu, liec man mierā. Paga, tagad divi varianti. Vai tu pie manis strādā, vai arī maksā naudu, par brīvi ir jāmaksā. Tu vari nebļaustīties. Es bļaustos? Tev vēl paliek, ka kāds uzzinās, ar ko tu esi nodarbojusies? Izbeidz, jā? Liec man mierā. Nē, samaksā. Man nav ko tev maksāt. Es nekur nestrādāju, tikai kārtojos darbā. Un par ko tu strādāsi? Par psiholoģu. Tālūk, tagad ir mana profesija. Ar muti strādāsi, čakarēsi smadzenes un arī izdomāju, ka man varēs to darīt. Nekas, mīlī, tev nesanāks. Paprasti no vīra naudiņu. Vīrs man tagad ir ārzemēs, viņš nav Latvijā, tā kā... Un ko viņš tur dara? Viņš īrijā strādā, viņš pirmo algu pat nav saņēmis. Tu man pasaki, kur viņš ir, un es noskaidrošu, kas viņam ar to naudiņu ir. Un ja tu man Vai, es ļoti atvainojos Mares Spa hotela īpašniecei par kavēšanos, bet piedodiet, es tikko pieņēmu maiņu. Ar ko kundzei un kungam var pakalpot? Mares Spa īpašniece? Tātad tev pieder tā lepnā viesnīca tepat blakus? Nē, viesnīca nepieder man. Kā? Aivars teica, ka tūlīt tā būs jūsu un Edija. Nu, to vēl nevar zināt. Klausies, es jau tā kā sen gribēju tur aiziet apskatīties. Vai kāpēc jāiet? Tad mēs varam aizbraukt. Vāģis tepat stāv ap stūri. Tāds šiks vāģis. Pie reizes parādīs, varbūt tad arī mašīnu. Labi, ejam. Uzredzēšanos. Veiksmīgi jums dienu. Jā, paldies jums tāpat. Ievu, tad mēs varam parunāt. Mēs ar Ievu tikko sakam pļāpāt. Ja tu gribi kaut ko pateikt, tad lūdzu. Ievu, tas ir svarīgi. Mums arī bija svarīgi, vai ne? Aizēju un atnāc pēc tam pie manis vēlāk, labi? Labi. Tu visu saprati, ko es tev teicu? Jā. Točna? Jā. Labi, es varu arī aiziet. Kas tev tāds sakāms, tik svarīgs? Man tā šo to vajag izstāstīt. Par manu ģimeni. Man jāpiedzīvo tāds kauns, un vēl pašam savā viesnīcā. Vai tā bija tik traki? Lūdzu. Dana ienāca kafejnīcā tieši tajā brīdī, kad Žeņa skaļā balsī viņu aprunāja. Bet varbūt, ka viņa nedzirdēja. Tur jau tā lieta, ka viņa visu dzirdēja. Labi, bet gal galā tu taču par viņu neko sliktu neteici. Kāpēc tu tagad uztraucies?
Žeņa ir Feliksa sieva. Āboliņi domās, ka mēs to vien darām, kā trinam ap viņiem mēlis. Es nezinu, bet ja nu tomēr viņai ir taisnība, ko? Man jau pret tiem āboliņiem ar vairs nav nekāda simpātija, kopš viņi mums te izspiego. Bet, izplatīt baumas, ka brālis guļ ar māsu, ka viņam ir seks. Izrādās, ka Dana ar Ediju pēc tam par to pārpratumu bija skaļi izsmējušies. Tu tā pasmējies to arī. Kāpēc tu uztraucies? Un ja tā Žeņa turpina izplatīt tās baumas, ja tas nonāk ausīs Ieviņai, to gan es negribētu. Tad es domāju, vajadzētu pabrīdināt to Jevgeņiju. Un tu domā, ka es to nedarīju? Tagad būs naids uz 2 nedēļām. Tagad aruna man tēvos vēl, jā? Opis tāds, paskaties. Kurš tagad ir uzvarētājs? Ar ko tu runā? Ar ko? Neredzi, Aivaru daudzu. Nesīt viņu taču. Vai malā? Nesīt viņu, Feliks. Nost! Trāpīšu ar tev. Kas ir? Necieni mani. Man ģimeni necieni. Tu džaunāks. Sistu nevis boksumais, bet tevi. Viņi taču ir vecs. Neņēm viņu galvā. Jā. Ieva izstāstīja? Jā, es tikko pastāstīju, pie viņas atskrēja Edijs. Tā, ko viņam vajag? Es nezinu. Viņš negribēja manā klātbūtnē runāt. Izsvied mani ārā. Tas perveršais tips tagad do čurkai iepravis smadzenes. Feliks, viņa taču nav muļķe. Viņa izsvēdīs viņu ārā un būs miers. Nē, Feliks viņu izsviedīs ārā. Izsviedīs to perveršo tipu. Stop! Lūdzu, iedod Ieviņai kādas 15 minūtes, un viņa visu izdarīs pareizi. Es tev apsolu. Mēs sekundi ilgāk. Visi, gaidu 15 minūtes. Uzņem laiku. Redzi, attiecības mūsu ģimenē nav īsti tādas, kā no malas izskatās. Kādā ziņā? Nezinu. Tur viss tā ir sapiņķerējies. Par ko tu runā? Par sevi. Jā, arī par Dānu. Par ģimeni. Jā, man vispār sen tev to visu vajadzēja jau pateikt. Un kāpēc tu nepateici? Nezinu. Tad nevajag. Ģimeni būtu sašutus vienkārši. Ok, labi, nevajag. Tev nav viss man jāpaskaidro, taču nevajag. Nē, bet es gribu, lai tu zini. Kāpēc? Tāpēc, ka tu man patīc. Tu man uzreiz iepatikies pirmajā brīdī, kā es tevi ieraudzīju. Kāpēc tu ļāvi Edijam aiziet? Es centos viņu nelaist. Slikti centies. Tu domā, viņš tagad Ievai visu izstāstīs? Droši vien viņš tā teica. Kāda muša viņam ir iekodusi? Viņš ir samīlējies tai meitenē. Ko? To, ko dzirdēju, viņš ir samīlējies tai meitenē. Bet kāpēc man agrāk neteici? Es pats tikai nesen uzzināju. Tad momentā vajadzēja skriet pie manis. Es taču nezināju, ka tas tik tālu nonāks. Labi. Mēs parunāsim par to vēlāk. Viņš tagad ir pie Ievas, jā? Droši vien. Nenāc līdzi. Izskatīsies, ka mēs esam nobijušies. Brauc uz mūsu viesnīcu un gaidi mani tur. Labi, Ome. Es no tevis šo to esmu noklusējis. Vispār mūsu attiecības tā dīvaini sākās ar visiem pārpratumiem. Bet es domāju, ka mēs visu vēl varam labot. Man gan liekas, ka tas ir iespējams. Bet man viss tas ir pa īstam. Saproti, es vienkārši... Es nespēju par tevi nedomāt. Un ko par to saka Dana? Jevgeņija jau paspēja visu izstāstīt, ja? Un ko viņai bija darīt? Klusēt? Labi, bet labi vien ir, ka tā notika. Ātrāk tiksim skaidrībā. Saprotu, kas attiecas uz mani un Danu. Un tas viss ir savādāk nekā tu domā. Patiesībā tas viss ir daudz vienkāršāk. Mazdēliņ, es tikko uzzināju, tu esi nokritis, tu esi sasīdzi galvu spēcīgi. Kā tev ir ko? Kā tu jūties ko?
Mieriņ, Ai, jā, vai. tu Juri nesredzējis, viņš kaut kur aizgāja? Kā ne, viņi redzēja, viņi abi aizbrauca uz Marais hoteli. Kādi abi? Ar ko viņš aizbrauc? Nu, ar smuko Danu. Kādu smuko Danu? Tu domā Āboliņu Danu? Nu jā, izrādās, ka tas draugs ir sens paziņa ar Danu, un tad abi te nopriecājas, ka netīšām it kā satikušies un priecīgi aizbrauca. Tad nopriecājās, ja? Nopriecājās, ja? Tu taču saproti, ka tagad cena par brīvību pieaug. Izbeidz. Gribi dzīvot komfortā, ir jāpiķo. Visa nauda ir ieguldīta viesnīcā, mēs paši esam parādos. Nesāc šito bla bla bla. Esi gudra meitene, izdomās, vajadzēs paņemsiet vēl kādu krītiņu. To visu kārto mana ģimene, mani pie naudas lietam nelaiž. Saprati? Atvainojiet, vajadzīga man palīdzība? Nē, es gribu apstīties viesnīcu, bet īpašnieks man pati parādīs. Nē, es jūs izgāju. Mēs esam seni paziņas. Un tu taču gribēsi palielīties, vai ne? Ejam uz bāru. Paklau, ja man kāds meklē, pasaka, ka manis nav, es esmu aizņemta, ja? Nu, kā tev ir kaut kā jūties? Man viss ir kārtībā. Nu, parunāsim mūsu viesnīcā, labi? Labi, tad ejam, nāciet. Nē, es tūlīt nākšu, Ome. Nē, es tevi vien neatstāšu, tu atkal kaut kur pakritīsi. Mēs ar Ediju runājām. Jūs man atvainojiet, ka es tā ielauzos. Mazbērni man gribēja pasaudzēt un noslēpt, kas ir noticis, un rezultātā esmu satraukusies vēl vairāk, jā. Arī par Ediju jūs atvainojiet. Viņš jums nepateica kaut ko muļķīgu, jā. Es zvanīju ārstam, tev var sākties halucinācijas, trieciena rezultātā var tev nākt murgi virsū. Nācējam, jā. Piedodiet, jā. Tagad mēs braucam uz slimnīcu un tad vēlāk uz mājām, jā. Paldies jums par viesmīlību, jā. Visu labi, jā. Ņem. Un kur tad lūdzu un paldies? Nokārtojam darījumu un šķiramies. Kāds ir tavs piedāvājums? 3000. Nesmīdi ir 3000. Labi, kāda ir tava summa? 10 štukas. Ja es tev samaksāšu, vai tu no manas dzīves pazudīsi uz visiem laikiem? Skaidra lieta. Man vajag garantijas. Kā to domā? Nu, bailēs uz papīra uzrakstu to, ka nevienam neteikšu, ka tu kādreiz biji Jelene? Un ko tev tāds papīrs dos? Man vajag garantijas. 10 štukas un miers. Labi, 1 štuku tu dabūsi šodien, bet pārējo vēlāk. Man ir jāizdomā veids, kā dabūt naudu, lai man ģimene par to neuzzina. Nu, cik tur tā darba? Nopērc kādu dārglietu un akmeņus izmaiņu pret stikliņiem. Es to nevaru izdarīt šodien, tam ir vajadzīgs laiks. Ak, Dievs, ko tu atvilkies, ko tev vajag šeit? Kur ir jaunā āboliņieta un mans vīrietis? Tas ir tavs vīrietis? Jā. Viņš ir Danas paziņa? Jā. Nu, ja jau viņš ir tavs vīrietis, piezvani un pajautā, kur viņš atrodas. Es tev nevaru palīdzēt. Tu beidz man te tagad mūdēt, tu man pasaki, kur viņi ir. Ak, Dievs, kā no tevis nes. Tās ir durvis, var iet projām, jā? Ej ārā. Es pati varu sameklēt. Nē, pat nesapņo, dzirdi? Es atcerējos. Es atcerējos, kā uz tām šķiltavām parādījās man pirkstu nospiedam. Klusi, jā. Tu man tās šķiltavas viesnīcā pagrūdi, jā? Es tagad paņemšu un uzzvanīšu Putniņam. Un tad policija ātri vien atradīs dedzinātāju. Kādas šķiltavas? Es neko nezinu. Kur ir Dana? Bārā.
Paldies. Lūdzu. Kur ir bārs? Nu, tavs instinkts tev tur aizvedīs. Paldies. Labi, štuka tagad, bet rīt informācija par to, ka tu atnesīs man pārējo naudiņu. Un iegaumēs esmu ļoti labiņš. Bet tad es gribu, lai tu iznīcini visas fotogrāfijas un visus video, kas ir tavā īpašumā. Nu, bet kāda jēga, ja man paliek kopijas? Es gribu, lai tu arī tās iznīcini. Ka būs visa nauda iznīcināšu. Piečkarēs. Es, darījumu cilvēks. Tu man maksā naudu, un tas man vairs nepieder. Un es to izmetu miskastē. Kāda jēga man te piečkarēt? Mēs taču kādreiz tīri labi sapratāmies. Tu mani piespiedi saprasties. Nu, nebija jau sliktāk kā ar klientiem, vai ne? Nu. Ir labs laiciņš pagājis. Bet man tev jāizsaka kompliments. Zini, tu esi no tām, par kurām es ik pa laikam iedomājos. Tu ko vien pie mani vīrieši, ko? Mēs ar Jūru precēties tā esamies, ja kas. Klāj vaļā. Ko tu paspēji Ievai izpilkstēt? Nu, neko es viņai nepaspēju izpilkstēt, jo, kad tanks iespēries iekšā, tu vispār pamanīji, ka tu pat pie durvīm nepieklauvēji. Tu man nemelo? Nē. Tu tiešām neko nepateici? Nu, nē, neko. Tu turpāk ar Ievu vairs divatā nesatiksies. Kurš man to var aizliegt? Es! Es atnācu vispār tikai aiz cieņas pret tevi. Un negribēju Ievas klātbūtnē taisīt skandālu. Ak, tā vai te bija kāds iemesls taisīt skandālu? Jā, es neesmu nekāds puišals, kur var izrīkot, ko man darīt un ko nē. Ak, tā! Tieši tā. Es vienkārši... Man tā meitene patīk, es viņai izstāstīšu visu patiesību. Ja tu to izdarīsi, tu to rūgti nožēlosi. Es tev atņemšu mantojumu, es tev atņemšu visus īpašumus, naudu, un es tev iznīcināšu tavu arhitektu biroju, un tu vairs nepiederīsi pie ģimenes. Kuros kapos tu šodien būsi? Ai! Kas? Ieviņa mīļā, kas noticis? Ko? Ievucīt, nu saki. Nu, neraudi. Kas? Edijs bija pie manis atnācis. Nu, ko tad tas Edijs? Ūdenī tev varbūt Negribu. Nu, ko tas Edijs? Ko pasaki? Ko? Nu, man viņš patīk. Bērni, tas taču nav slikti, ka patīk. Jā, viņš ir slims, viņš ir kaut kāds pervers. Viņš guļ ar savu māsu. Nu, māsu! Dženja viņu redzēja. Nu, māsu, Ieviņ, nu, mīļais bērns. Ak, Dievs ar Dievs. Te nekas tāds nenotiek, mēs tikai runājām. Jā, es redzēju, kā jūs runājāties. Atmiņās grandējāties, jā? Tu zini, es nepieļaušu, ka kaut kāda ielē. Mums te jaucas par vidu! Tev viņi ir no lētā gala, jā? Mums ir pavisam citas attiecības. Kāpēc tad? Es tev to paskaidrošu. Tu ej dabūn to, ko mēs runājam. Un rīt izrunāsim vispārējo. Pietiek, ka nebūs klusums. Tad es nezinu, te tomēr ir viesnīcnieks kaut kādu dzerto. Viss būs kārtībā. Ej! Mūsu vienošanās vairs nav spēkā. Nomierinies un sēdi! Kas tev ar viņu ir, ko? Ko tev vajag no viņas? Piķi. Mēs esam atraduši slaucamu godu. Tu saproti? Neraudi. Jevgeņija varēja visu pārprast. Jā, un ko tad Edijs gribēja man izstāstīt? Nu, es nezinu, ko viņš tev teica. Varbūt viņš gribēja paskaidrot kaut ko par savām attiecībām ar savu māsu. Nu, tad viņš teica tev kaut ko? Nu, nē, tāpēc, ka atnāca Lidija. Man liekas, ka viņa gribēja viņu apklusināt. Man liekas, ka tu tagad zīlē kafijas biezumos. Aivars domā, ka Jevgeņija to visu ir safantazējusi, un viņš bija ļoti dusmīgs. Tāpēc, ka viņam bija jāatvainojās Danai Jevgeņijas vietā. Un ko tad Edijs gribēja man paskaidrot?
Nu, varbūt to, ka tas ir pārpratums. Tāpēc neraud. Un tu tagad esi gatava man atstumt, ja? Tu to dari. Tu novērsies no ģimenes kaut kādas smieklīgas aizraušanās dēļ. Bet liekam mierā to Petersonu viesnīcu. Es izdomāšu, kā Ievai paskaidrot, ka mēs ar Danu esam precējušies. Tu dzirdēji, ko es tev teicu? Ja tu kaut ko papūtīsi tam skuķim, tu zaudēsi visu. Tomēr es baidos. Tu esi gatavs uz spēles likt savu karjeru? Jā. Un ko tu pēc tam darīsi? Kā tu nopelnīsi? Nezinu, strādāšu, braukšu kaut vai uz ārzemēm sēnes lasīšu. Labi. Man tad par Ievu galvenais sāp. Viņa mēdz no rītiem ir tā grib peldēties. Un es esmu dzirdējis. Uz ūdens notiek dažādi nelaimes gadījumi, un Ieva ir tāda pārgalvīga. Tu neuzdrošināsies. Lūdzu, tad varbūt mēs vismaz kaut ko varam normāli sarunāt. Nu, Roma viss sarunāt. Bez šabām jāklausa. Bet tad... Tad viņi pie tevis strādāja? Jā, ar ārzemju klientiem labākajās Rīgas viesnīcās. Un tagad arī strādā? Nē, izskatās, ir ieprecējusies kādā bagātā ģimenē. Un tu to nezināji? Nē, es viņu tikko pie Petersoniem viesnīcā satiku. Tad kādas ir jūsu attiecības tagad? Tu nesaproti? Viņa negribēs, lai vīrs uzzina, kas viņa kādreiz ir bijusi, un viņa ir gatava par to maksāt. Tu redzēji, kāda viņa bija nobijusies? Mēs viņu varēsim slaukt kā slaucamu govi. Varbūt kādu dienu tev pat nevajadzēs vairs strādāt. Tagad, piedod, Jurčik, kad es uzzināju, ka jūs abi divi atbraucāt uz šejienu, man asins sāk dzīslās vārīties, un es... Muļķīt. Citreiz tu par tādiem izgājieniem atrautos, bet šodien ir pārāk skaista diena, lai dusmotos. Tas klients neatnāca. Es gaidīju. Pēc tam es tev zvanīju, tu man neatbildēji, un tad es gāju tev meklēt. Viņš man zvanīja un teica, ka nebūs. Tas nekas. Kāpēc tu man nepateici? Aizmirsu. Sveiki! Sveicināti! Man nav īsti izdevies ar jums vēl tā īsti parunāt. Jā? Par ko mums būtu jārunā? Jūs esat vecākais brālis, jums te liekas liela teikšana. Tikpat daudz, cik Danai un Edijam. Es esmu administrators. Strādāju gan tikai tādēļ, lai man būtu daudz brīvā laika, jo vispār es nodarbojos ar datoriem. Es varu uzlauzt programmas un apiet tās. Esat hakeris. Tā to saprast. Jā, tāds netikums piemīt. Jā, diemžēl, es nevaru iedomāties, kā jūs varētu būt man noderīgs. Mūsu uzņēmums nodarbojas tikai ar legālām lietām. Aizliegts paņēmiens mēs neizmantojam. Nē, par to hakerēšanu es jau tikai tāpat vien ieminēju. Es domāju, ka varu iztīrīt datoru no vīrusiem, atjaunot pazudušus datus. Labi, es ņemšu to vērā. Dani, jūs jau slavējat, Prieks, ka kāds novērtē manu centību. Starp citu, Dani ir viesnīcā? Jā, viņa aizgāja uz kabinetu. Aha. Un datori tiešām mēdz uzkārties. Iemīt tāds niķis. Un ir labi, ja kāds zinošs cilvēks ir blakus. Ko taisies darīt ar Romas naudu? Es pats tev aizdošu piķi. Un tad mēs atcerēsimies tos laikus, kad mēs bijām pazīstami. Atceries?
Es taču tevi iepazīstināju ar Ediju. Pat nedomā. Es ar tevi vairs negulēšu.